Bieži vien ir arī viedokļi, kurus mēs vienkārši neesam dzirdējuši, kas tiešām ir ļoti labi un kvalitatīvi, kurus ir vērts noteikti arī implementēt. Līdz ar to jābūt ir sarunām savā starpā kopā ar iesaistītajām pusēm, lai nonāktu pie tāda pēc iespējas labākā rezultāta. Mani sauc Girts Kevičs, šobrīd esmu Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Paralēli nodarbojos arī ar uzņēmējdarbību un, protams, esmu progresīvo biedrs. Politikā iesaistījos, jo vēlējos mainīt un uzlabot apkārtējos apstākļus, vēlējos uzlabot cilvēku dzīves, beidzot arī sakārtot tās lietas, kas, manuprāt, politikā nav kārtotas gadiem. Ne tikai satiksmes jomas problemātikas, bet arī daudz dažādas ikdienas rūpes un lietas, kas cilvēkiem ir būtisks. Un arī, protams, ņemot vērā, ka pats dzīvoju arī Adažu novadā, kas ir samērā draudzīgs ne tikai ģimenēm, bet arī draudzīgs dabai, tad man ļoti uztrauc arī dabas jautājumi. Progresīvie uzrunāja mani ar savu atvērto domāšanas stilu, arī ar savu zaļo domāšanu un arī ar to, ka lietas tiek darītas un arī izdarītas. Ja? Un tās vērtības, par kurām iestājās arī progresīvie, ir manas vērtības, mums sakrīt uzskati. Un pats galvenais ir arī, ka teiksim, šeit nav tāda potenciāla šī vērtību zīmēšana vai teiksim, vērtības, kas neizpaužās darbos, bet arī darbi, kas realitātē tiek panākti. Noteikti ir vairākas lietas, kas man personīgi rūp politikā, bet man ir būtiska tīra un caurspīdīga politika. Man nepatīk, ja jautājumi tiek risināti zem galda. Esmu par atvērtu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Noteikti nevar būt situācija, kuras ietveros ir kāds konkrēts nevienu lobby pārstāvs, bet drīzāk tāds, vairāk jau, kas ir uz robežas ar tādām nelikumīgām darbībām ar mērķi izvirzīt kaut kādas savas prioritātes. Lielākā daļa likumdošanas īstenībā nāk no Eiropas, gan no direktīvām, gan tieši piemērojam aktiem, kas ir regulas. Un tas, kas notiek Eiropā, tas tiešā veidā atspoguļo arī to dzīvi, kā mēs dzīvojam Latvijā. Tad, ja Eiropā tiek pieņemts kāds konkrēts regulējums, tad tas nozīmē, ka mēs arī pēc šī regulējuma Latvijā dzīvosim. Protams, tas ir tieši piemērojams akts, šī regula. Līdz ar to ir ļoti būtiski būt jau tur un piedalīties tajā lēmuma pieņemšanas procesā un izteikt savus iebildumus jau Eiropā. Tas mūsu mērķis un mans mērķis personīgi arī, teiksim, ir maksimāli lobēt vai aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā. Un to var izdarīt tikai tad, ja tu esi pie galda un tu par tām lietām arī runā. Ja tu tur neesi, tad tu neko ietekmēt arī nevari. Vari, bet, protams, tas process ir vienkārši ļoti sarežģīts tādā veidā, ka tu izsaki savu viedokli, ja? Bet tas viedoklis tev, tā ietekme tam viedoklim ir krietni mazāk. Tā specifiskā lieta noteikti būtu panākt lielāku finansējumu Rail Baltica infrastruktūras projektam. Tas ir vitāli svarīgs Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī visai Eiropai. Tas ir mega projekts, kam ir nepieciešams papildus finansējums, ņemot vērā šīs tvēruma izmaiņas. Ir skaidrs, ka par to ir jācīnās. Eiropā naudu nedala pa labi un pa kreisi. Tev ir jāiet un jāpārstāv savas intereses un jāsaka, ka šis projekts ir vajadzīgs. Un projekts ir vajadzīgs arī no tādas militārās mobilitātes perspektīvas, jo, protams, viņš ir arī mūsu drošības aspekts. Progresīvie ne tikai iestājas par vērtībām, bet progresīvie spēja sasniegt arī konkrētu rezultātu un šīs vērtības aizstāvēt. Man liekas, tas ir arī galvenais, kādēļ ir jābalso par partiju progresīviem.